TV Jūrmala skatītājus es aicinu uz diskusiju ar karjeras konsultanti Olgu Borisovu. Ar viņu runāsim par to, kā šobrīd Latvijā, Jūrmalā, Rīgas reģionā jūtas tie ukraiņi, kas šeit ir raduši patvērumu. Vai ir atraduši darbu, kā jūtas, kā mēs, kā jūrmalnieki, Latvijas iedzīvotāji, varam palīdzēt viņiem iejusties Latvijas sabiedrībā, izprast mūsu kultūru un atrast darbu šeit. Par to pavisam drīz TV Jūrmala diskusijā ar karjeras konsultanti Olgu Borisovu. Labdien, TV Jūrmala skatītāji! Šodien diskusijā tiekamies ar karjeras konsultantu Olgu Borisovu. Olga, sarunas sākumā iepazīstiniet lūdzu ar sevi. Ko jūs profesionāli darat? Sveiki! Paldies, ka uzaicinājāt man šodien uz novadīt to skaisto pasākumu integrācijas ietvaros. Kā es minēju, mani sauc Olga Borisova, esmu karjeru konsultants un eksperts darba iekārtošana. Un šobrīd arī mācos coachingā, tā kā arī paplašinu sevi kā karjeru coach. Tad, ko es te daru? Šodien es atnācu un novadīju tādu spēļu atraktīvā veidā semināru nodarbību par soft skill. Tas, kā latviski, tas ir tās mīkstās iemaņas vai tās speciālas iemaņas par to, par komunikāciju, par integrāciju, par kā mēs esam adaptēti, cik mēs esam stresa uzturīgi, varam strādāt komandā un, protams, kāda mums ir tā motivācija. Tad es esmu tāds speciālists, kurš strādā un palīdz cilvēkiem tā kā darbu iekārtoties, un pat es esmu šajā jomā jau 4. gadu. Manā tā kā pamat nodarbošanas bija 20 gadi biznesā, finansēs. Es strādāju daudzos uzņēmumos, pēdējos 6 gadus starptautiskā mērogā, biju vadītāja mazām grupām. Un kā es atnācu uz to karjeru konsultēšanu tieši uz tiem sociālajiem projektiem, manā pamatdarbā bija ļoti daudz apmācības. Es apmācīju jaunus darbiniekus, tās bija tā kā dažādi cilvēki no dažādām valstīm, pasaules pusēm. Un kaut kādā brīdī mani draugi, kuri strādā sociāla rehabilitācijas centrā, kurš palīdz arī cilvēkiem integrēties atpakaļ uz sabiedrību, kā tu nevar atnākt tur CV, palīdzēt kādam uzrakstīt. Nu, es atnācu, un tas bija pirms Covid, kādi tur 3,5 gadi. Un pastrādājot ar vienu otro cilvēku, es sapratu, ka darba iekārtošana tas nav CV. Tas ir vispār, lai iekārtoties darba, ir jāsaprot savas stipras puses, kas tu esi, ko tu vēlies, kādas ir tavas vērtības. Tā es tā kā izveidoju pati brīvprātīgā veidā savu programmu, seminārus, tādus kā atrast savu sapņu darbu, kā integrēties jaunajā darba vietā un tālāk. Un sapratu, ka tomēr jāiet mācīties tālāk. Un izrādās, ka ir tāda profesija, ka karjeru konsultants, iestājos un aizstāvējot savu pirmo to zinātnisko darbu. Un mans profils ir pieaugušo cilvēku tā integrācija, darba aspekti tiem, kam ir tas sociālais koncepts. Vai tā ir darba integrācija kā bēgļi, vai tie ir cilvēki, kam ir resocializācija, kam bija kaut kāda tās izkritums no mūsu sabiedrības, vai cilvēki, kas cieši no kaut kādā veidā atkarībām sociālajām. Un tad es palīdzu viņiem iemācīties atkal, kā rupji teikt, makšķerēt. Tu nedod naudu tam, kas prasa, iemāc viņu makšķerēt. Tā es te esmu. Un pat tiem 4 gadiem, ko es sapratu, ka integrācija un jebkurā veidā integrācija darbā vienmēr ir saistīta ar mūsu komunikācijas prasmēm. Tas ir saucamie soft skill, tas ir cik mēs esam adaptēti jebkurā vecumā mainīt darbu. 50, 55, 45. Pasaulē ir nestabila, skatoties vispār, kas notika pēc Covid, tad karjera 21. gadsimta vienmēr ir tāda, ka mums jābūt spējīgiem pārmācīties, iet visām pārmaiņām priekšā, jebkurā vecumā. Un, protams, tā ir komunikācija, adaptēšana, vēlme tālāk mācīties un stresa uzturība. Jā, un šodien seminārā jūs tikāties ar ukraiņiem, kuri patvērumu raduši Latvijā, un arī viņi kopā ar jums mācījās, kā tad kļūt nodarbinātākiem šeit Latvijā. Ko jūs uzzinājāt par viņiem, ko sapratāt, kāda ir tā viņu situācija šobrīd?
un kā mēs, kā Latvijas iedzīvotāji, kā jūrmalnieki, kā rīdzinieki, kā mēs varam viņiem palīdzēt būt nodarbinātākiem. Vadot šāda tipa seminārus, tas nav man tā kā pirmā pieredze, es sapratu, ka ļoti svarīgi, kad mēs runājam par integrāciju, tas ir noteikti valoda. Tas noteikti ir mūsu kultūra, jo tomēr ukraiņu kultūra un mūsu kultūra mēs tomēr esam vairāk varbūt tie skandināvi, eiropieši, nekā tas varētu tā kā likties sākumā. Līdz ar to, ziniet, ir tāds labs vārds pēc noklusējuma. Tad pēc noklusējuma, kas ir pieņemts mūsu kultūrā un kas pieņemts tajā citas valsts kultūras, tas ir dažādas veidi, dažādas lietas. Līdz ar to integrācija ļoti svarīgi iepazīties ar to, kādi ir tie kulturālās atšķirības, ar ko ir kur jāintegrējās. Noteikti valoda, jā. Otra lieta, tā jābūt gataviem uz jebkurā veidā pārmaiņām, un ja tu esi atbraucis un tev bija jau uzreiz sava tā karjera, izaugsme, viss, tad jābūt gataviem sākt no sākumā. Tas ir, es teiktu tā, ko es novēroju, vienmēr ir vieglāk tiem, kam bija parastie darbi, roku darbi un kam bija kaut kas, tad viņi sāk un viņi turpina darīt to pašu. Tā kā nav lieli jautājumi. Lieli jautājumi sākās vienmēr, kad tev bija backgrounds, tu biji jau statusā un tu atbrauc šeit un tu saproti, ka tu nevari ieņemt šo statusu. Bet īstenībā, kas šeit ir vajadzīgs? Vienkārši turpināt. Vienkārši turpināts, un to, ko es dzirdu, tos seminārus un dzirdēju šodien, ka cilvēkiem ļoti svarīgi viņus atbalstīt, stāstīt, tikties, tas dot to siltumu savā starpā, un es domāju, mūsu tā kā iedzīvotāju tā daļa, ko mēs varam palīdzēt tiešām tajā integrācijas jomā, ka mēs varam ar viņiem tikties, saukt uz saviem pasākumiem, organizēt vairāk pasākumu, tādā veidā saliediešanu, kurā arī runāt par darbu iekārtošanu, par tam, kā mums Latvijā ir pieņemts, kā uzvesties, kādi ir tie dokumenti, ir CV, motivācijas vēstules, visas šīs lietas. Protams, arī pavadīt kopā laiku, ar to tad viņi var labāk uzzināt par mums, un viņiem būs vieglāk iet darbā. Es teiktu tā, un šodien es redzēju, cik priecīgi visi bija. Mēs runājam šodien par soft skill, tad par komunikāciju, par adaptāciju, stresu uzturību, motivāciju un vēlmi mācīties. Un mēs tā kā drusku runājam par to teoriju, un pēc tam mēs spēlējam tas komunikatīvas spēles, kur mēs dalījāmajās grupā, un bija redzams, ka visi jau strādāja komandās. Un ko es sapratu, ka mūsu ukraiņiem, viņiem nerunā par tiem soft skill. Tad mums tas ir kā topā, ka tu ej uz interviju, darbā vienmēr tevi darba devējs testēs uz to, netiešā veidā viņš tā kā gribēs. Droši vien mūsu tiem integrācijas cilvēkiem drusku savādāk. Es domāju, ka viņiem tas darba intervijas process, viņš atšķirās no tādā veidā, kā mums tas notiek. Es domāju, par to ir vērts runāt, stāstīt un, protams, iepazīt ar mūsu kultūru tādus tā kā kopīgos pasākumos. Tas dod ļoti labu tādu pieņēmošā vide, cilvēku siltums, tā sajūta vienmēr rāda drošību. Sevišķi tā kā svētku ietvaros. Jā, noteikti tagad raudzīties gan uz Saulgriežu, gan Ziemassvētku pasākumiem un aicināt arī mūsu kolektīvos vai tuvumā dzīvojošos ukraiņus klāt. Noteikti ir labs veids, kā viņiem arī palīdzēt būt nodarbinātiem un iejusties mūsu sabiedrībā un kultūrā. Tieši tā, jo mums ir tik daudz interesantu tradīciju, piemēram, vārdu diena, Ziemassvētki, adventu vakari. Pie tā ir visas satikšanas, ģimenes satikšanas, vainagi. Visi rituāļi, tas ir tā mūsu kultūras bagātība, caur ko īstenībā mums arī ir vesels klāsts cilvēku, kas tirgo ar reglēm, pīta tos vainagus. Tas vienkārši ne pat tajā tiešā nodarbinātības kontekstā, vienkārši ar mūsu kultūru ir savi tie elementi, kas jau ir saistīti ar cilvēkiem, kuri uz to strādā. Tad zinot vairāk, tad nav tā, ka var strādāt tikai par frizieri, grāmatvedi, juristi. Vesels klāsts. Sevišķi 21. gadsimtā. Darba tirgus, viņš plašāk.
par to, ko mēs pat varam sev iedomāties. Jā, un tas, ko es sadzirdēju, jūs arī minējāt, un es arī redzu mūsu kursos un nodarbībās ļoti daudz ukraiņus, kuriem ir augstākā izglītība, un, protams, šobrīd viņiem ir jāstāsta, ko viņi vēl varētu savā karjerā darīt, mainīt kādu profesiju, un patiesībā līdzīgi jau ir arī Latvijas iedzīvotājiem, kuri varbūt ir vecuma grupā no 40 līdz 50 gadiem, ir bijusi kaut kāda karjera un kaut kas dzīvē ir jāmaina. Un tas jau lielā mērā ir par to gatavību kaut ko apgūt jaunu, mācīties jaunu un mainīties, ja, un nevis iestrēgt tanī vienā profesijā. Tieši tā, tas ir arī tāds interesants. Nu, tā kā es savās nodarbības vienmēr, kad mēs runājam, nu, tad es jautāju, kā jūsuprāt atšķirās 20. gadsimta karjera ar 21. gadsimta karjeru? Tad 20. gadsimts, ko viņš mums nesa pagātnē līdz 2000 gadam, tad, karjera pārsvarā bija tāda liņāra. Tu iekārtojies kaut kur un lēnām tu varēji tā stabili nostrādāt 3, 5, 10, 20 gadus. Tas īstenībā bija visā pasaulē, ne tikai mūsu reģionos, kur bija arī tā kā savi tie sociālie tie jautājumi, bet jebkurā gadījumā dzīve bija stabila. Kas notika tagad, 21. gadsimts? Nav neviena punkta, ko varētu tā kā pārskatīt. Tas nozīmē, ka agrāk, kad mēs ejam uz intervijām, mums tāda, kur jūs sevi redzat pēc 3, 5 gadiem? Šis jautājums bija loģisks. Ja šodien kāds, kam jau sevišķi pēc Covida, jautā, kur jūs sevi redzat pēc 3, 5 gadiem, diez vai tas jautājums vispār, jo mēs varam tā kā sevi redzēt, mēs varam, protams, mums ir mērķi, plāni, bet mēs nezinām, uzņēmumu varētu nepastāvēt. Līdz ar to tā karjera ir par to gatavību vienmēr mainīt. Mainīt ne tikai teritoriāli, mainīt ne tikai uzņēmumu, kur mēs strādājam, bet varbūt kaut kādā brīdī vispār pārskatīt, vai es veselības dēļ spēju turpināt to pašu, stresa vai kā. Un tas arī tā kā saucās, tas sauciens, tad 21. gadsimta karjera kā projekts. Karjera kā projekts, ka tu varētu būt nodarbināts dažādos veidos, tur tik, un tā visu tu savieno, un tā arī veidojas tavs grozs. Un īstenībā par to turpināt izglītību, tas ir diezgan tāds, es teiktu, labs moments vispār saprast, cik tu esi šodien aktuāls darba tirgu. Jā, tev ir šodien stabils darbs, aiziet paskaties sludinājums, pamēģini, izaicini sevi, aiziet uz darba interviju, tu pārbaudi, vai tu esi pieprasīt, vai papildus tavai darba vietai, tad tu uzreiz uzzināsi. Un te varbūt saruna ne par to, cik esi tu labs vai slikts, vai vienkārši par to tirgus pieprasi. Šodien tirgus pieprasa, pēc gada viņš var nepieprasīt. Un tas ir to, ka ja tu gribi plānot, turpināt strādāt, tev jābūt ļoti adaptīvam, tev jāmāk adaptēties pie jebkuras situācijas. Tas ir to, ko mēs nevaram noliekt. Tā ir mūsu dzīve, vienkārši ir 2 punkti, man vienmēr patīk. Nav nepatīkam vai krīžu situāciju. Ir vienkārši nav zināšanu vai nav vēlēšanas strādāt ar savām krīzes situācijām. Jo krīzes situācija vai kad tu kaut ko zaudē, vienmēr ir jauna iespēja. Tad par to iet stāsts, teiktu, par attieksmi. Tas ir tāds svarīgums. Jā, un raugoties, tas gan domājot par mūsu ukraiņu draugiem, kuri šeit šobrīd ir Latvijā, gan arī par jūrmalniekiem, rīdziniekiem. Kas ir tās 2, 3 prasmes, ko jūs teiktu, ko vajag slīpēt un trenēt, lai mēs būtu ilgstošāk nodarbināti līdz pat pensijai, kura mums diezgan tālu. Jā, tas ir pensijas vecums, viņš tā turpinās. Es domāju, ka jau vairs tie, kam ir 40 plusā, viņi laikam tur līdz 60, 5, 7 un tālāk. Es domāju, pirmā lieta, ko es redzu pēc saviem klientiem, kur es gāju pie dažādu cilvēku grupām, ne tikai sociālais konteksts, vienkārši nāk uz konsultācijām, kad maina darbu. Es domāju, tas ir darbs ar savu to, mindset change. Tas ir par domāšanas veidu, ka šajā dzīvē nekas nav stabils. Rīt viss var mainīties. Mēs nezinām, uz kuru puse, bet viss var mainīties. Līdz ar to tas nav pamats bailēm, tas ir pamats to, ka vislabākais ieguldījums ir ieguldījums sevi, veselībā, izglītībā, komunikācijas prasmes. Adaptability, tas ir adaptēšanas iespējas. Tad iet uz kursiem, būt dzīvam, tā kā turpināt šo, komunicēt ar cilvēkiem, mācīt valodas, mācīt tehnoloģijas. Pielikšu vēl klāt, kas nav par soft skill, par mākslīgo intelektu,
Nu, visi zina, ka šogad janvārī tas startē, tas super lieta, un varu teikt tā, ka viss, kas notiek tik strauji, ka ļoti daudz profesijas nāks prom un nāks, un tā robotizācija, un, piemēram, bankās visi izmanto to robotu, kurš aizņems cilvēku, tad cilvēku var atlaist. Līdz ar to mēs nevaram mainīt pasauli, bet mēs varam sekot tam, kas notiek tehnoloģijas. Lasīt un mēģināt integrēt savā ikdienas dzīvē, savā profesijā, vienkārši vismaz atver to internetu kaut ko un palasīt, kas ir, kā var izmantot manā profesijā mākslīgo intelektu, ChatGPT, vēl kaut ko, jo īstenībā ļoti interesanta lieta, ļoti interesants atklāsmes. Nu, lai iet laikmetīgi, tā. Un tiem, kuriem šobrīd ir kāda profesija jāizvēlas, ko jūs teiktu, ko vajadzētu mācīties? Jā, tas ir tāds labs jautājums, ko arī karjeru konsultantiem vienmēr nāk vecāki. Nu, palīdziet manam bērnam, tā kā arī katru pavasari notiek Ķipselā tā skolas izstāde, un tur ir visā. Es teiktu tā, kā ļoti svarīgi. Mūsu bērni, es pat esmu mamma, man ir pusaudzis, mūsu bērni drusku atšķirās no tā, kādi mēs bijām, un šodien, mēs nevaram zināt, kurā pasaulē dzīvos mūsu bērni. Es teiktu tā, vislabāk taisīt to mīlestības pieņēmošu atmosfēru mājās un dot bērnam, un tas dos to pamatu, lai viņš varētu atvērties un iet mācīties tur, kur viņam ir dotības. Jo dotības ir visiem. Jo ja mēs tur liksim tur, nu cik ir stāstu pieaugušie piespiedi, cik gadus atpakaļ iet par ārstu, cilvēks nelaimīgs nostrādāja, cik tur entus gadus aizgāja prom, aizgāja kaut ko darīt ar rokām. Nu, negribēja. Vienkārši par to stāst, ka šobrīd tas varu moments viņš vairs nestrādā. Mūsu bērni ir gudri. Vienkārši viņam jāmāk palīdzēt, es domāju, kā atverties. Uztaisīt, mīlēt, pieņemt. Tāpat kā mūsu tos cilvēkus, kuri uzticēs mūsu valstīm, atbrauca tieši ar integrāciju, vienkārši pieņemt viņus tādus, kas viņi dot siltumu, viņi ir talantīgi, viņi atradīs, viņi jau daudz ko dara, daudz māca valodu, iet mācīties mūsu mācību iestādes, vienkārši atbalstīt. Tas ir tāds, man liekas, ka laba lieta, ko mēs varam palīdzēt cilvēkiem. Paldies, Olga. Un tā kā mūsu diskusija notiek tādā jau Ziemassvētku gaisotnē, vai jūs varat arī pateikt kādu novēlējumu karjeras jomai TV Jūrmala skatītājiem? Īstenībā es neesmu kāds. Paldies, ka jūs mani te uzaicinājāt. Tas ir mans laikam pirmā reize, kad es esmu skatos priekšā būšu, ka karjeru konsultants, ka mans viedoklis ir svarīgs. Un tā kā man jautā to, ko novēlēt tieši karjeras ziņā. Es laikam gribētu visiem jūrmalniekiem pateikt paldies par to sakopto vietu, par to vidi, kur mēs visi, no visas Latvijas rīdznieki varam atbraukt uz to pludmali, uz to sauli un mūsu jūru. Es gribu novēlēt, ja mēs runājam par karjeras kontekstu, es gribu novēlēt vairāk lasīt, vairāk vēlmi mācīties. Un to enerģiju, un kad jums nav enerģijas, meklējiet enerģiskus cilvēkus, nodarbības, tagad ir tik daudz visādu apmācības un tādu attīstošo projektu, ja pat jums pašiem nav spēka, vienmēr atnākot uz šiem vietām, atradīsies tie mentori, pasniedzēji un tie biedri cilvēki, kur jums dos to stariņu, kas dos jums to spēku un vēlmi turpināt. Tad laikam mācīties un palīdzēt mācīties citiem. Paldies! Paldies, es saku karjeras konsultantei Olgai Barisovai par mūsu šodienas diskusiju un saredzēšanos nākošajās diskusijās. Paldies! Jā, paldies!